Sveicināti! Kārtējā mūsu YouTube sērijā. Mums teica tā, ka mums nav materiāls, tāpēc Kristapa ātri kaut ko uzfilmē. Pie maniem bija par laimi kamera. Diemžēl laiks ir tik, cik ir, bet mēģināšu te jums parādīt to skrējienu arī nedaudz. Sākums mums sākās viss Vācu laukos. Esam atkal Vācu laukos. Saulīt spīd, ir silts. Jūs šo materiālu skatīsieties svētdien, bet tagad ir piekdiena. Laiciņš ir ļoti patīkams, durvis Kristapam vaļā. Redz, pat nevar GTX atvērt durvis braucot. Tāpēc, ka elektriskās ručkas mašīnām sāk nākt arvien biežāk un biežāk. Jā, braucām ID4 GTX versijā mazgāt, jo mums klients no Austrijas laiž pakaļ. Gan numuri vēl nav atnākuši. Bet samazgāsim, aizbrauksim uz uzlādes stacijas vietu, lai var piepildīt bateriju pilnu, lai viņš var doties ceļā. Skatīsimies, kas mums Vācu laukos Mojkā notiek, lai ir jau perebors vai nē, jo te piekdienas vakaros citreiz tik daudz cilvēku. Jā, nu jau ir priekšā, jau. Opā, kas te pa aparātu. Es jums noteikti izkāpšā arī parādīšu. Tas iet, grib braukt ārā, ok. Tas apāra. Tūlīt mirklīt. Te pensionāri atbrauc, liekas, to Mojku patusēt, parunāties starpā. Skatos mašīnas tīrs, viņš tik atbrauc ar čomaku parunāties. Palaidīsim. Tu sievietē vai ko viņš? Jā, palaiž ārā, lai var tik iekšā ar GTX. Kāds cenas Vācu laukos. Nu, paskatieties, diezgan ir augsts cenas. Eiro 73 dīzels. Ļoti no janvāra pieauga Vācijā cenas. Nezinu, kāpēc tā, jo pirms tam bija tādas pašas cenas kā Latvijā. Un pat brīžiem lētāks. Vācu laukos degvielai nostaigā cena bezmaz pēc 2-3 stundām. Diezgan bieži. Nezinu, kas to ietekmē, kāpēc viņiem tā. Jo mums Latvijā, man liekas, nenostaigā vismaz tik bieži. Un tur, ja nostaigā, tu nostaigā pa kā 10 centi. Citreiz pat 15 līdz 20. Jā, Vācu lauku Mojka. Vecē mazgā jau. Kaut ko runājās. Un tur baigais aparāts stāvis jums parādīšu. Nu, diezgan iespējīgs. Kur mēs palikām? Kas man te visu laiku kratās, tas ir K2. Vot šito gan Vācu laukos, gan Latvijā visur es iesaku. No bez viņa nekādīgi. Tiešām labs līdzeklis, atjauno riepu. Skaistāks paliek noteikti riepas, atjauno riepu gumiju. Pirms adošanas, pirms fočēšanas noteikti iesaku šitādi te. Cenas arī ir augušas, kādreiz bija 2,90, nu jau man liekas kā 4,90, bet ir to vērts. Ierakstiet, varbūt jūs tā vispār darat savam autiņam. Atjaunojiet riepas ar riepu spīdumu vai nē. GTX kā tāds, kur beņķīt jau varat redzēt fonā, ID4 GTX. Ko tas nozīmē? Lielāka jauda vai lielāka baterija? Man liekas, ka nē. Un vai to jaudu jūt? Es teiktu, ka jā, bet tikai pēc 100, pa pilsētu noteikti nē. Komplektācijas ziņā foršs, head-ups, aklā zonas, nu ir kaut kādi asistenti, kas varbūt parastajam First vai Max Editionam nenāk, bet Pro Editionam noteikti nāk. Laikam tie Pro skaitās otri pilnākie. Bez mazliet tā es tagad jau sāku lēnām izpīpēt tos elektroauto. Par elektroautiņiem runājot, ir tāda lieta, ka arī saskaramies ar dažādām interesantām situācijām. Bieži vien kaut kas panelī deg, un nu jau lēnām sākam arī izpīpēt, kas tur deg. Visbiežāk, kas elektroauto ID4, ID3 no Volkswagen grupas tieši deg, tas ir telefoniņš SOS. Es saku neatbildēt zvans, tas rādās šeit panelī. Ko tas nozīmē? Šeit ir SOS poga augšā. Te tāda. Ja kaut kāda avārijas situācija notiek, viņš automātiski laikam savieno, vai arī, ja tev kaut kas pašam notiek, jo tu spējīgs esi piespiest, tad tu piespiedu un tev savienojās ar attiecīgo dienestu. Visticamāk, tas ir 112.
Kas tur nomirst? Tur ir tāda baterija, nevienmēr šeit, bet es ID3 viņa sanākais beņķi kaut kur šiten, jārau beņķis nost un jāņem šī vieta nost. Tā baterija no vecuma, es teiktu, 5 gadu tomēr paiet autiņam izlādējas, un tad tā jāmaina. Tas visbiežākā kļūda ir panelī. Tā kā, ja redzat tādu sosu, nav ko baidīties, tas nekas traks nav, samaina bateriju, pieslēdz pie kompīta, viss notiek. Nākamais, kas bieži vien rādās, ir arī, kad kaut kas ir problēmas ar bateriju, tā kā izsaukuma zīme, neizsaukuma. Pieslēdzot pie kompa rādās, kad baterijas sadalīta ir vairākās ribās, un kad viena no ribām nedod to jaudu iekšā, kā vajadzētu. Tiem, kam ir garantija līdz 160,000, tie noteikti droši var griezties pie dīlera, es domāju, viņi bez maksas palīdzēs, bet tiem, kad ir pāri 160,000, tiem nav iespējas griezties pie dīlera, protams, ka ir, bet attiecīgi samaks, vai ne? Ko mēs varam ieteikt un darīt? Mums 4 auto jau ir palīdzējis. Tas, es domāju, arī kādam perekupam šis info noderēs auto tirgotājiem. Ja kāds mūs skatās, gan jau varbūt kāds skatās, tad nomainiet aķi, ieliekat jaunu aķi un arī pa elektroniku šeit nedegs vairāk un viss būs kārtībā. Es nezinu, kāpēc. Viņš jūt, kad ir akumulātors ir sūdīgs, viņš līdz ar to arī rāda, ka baterijai kaut kas nav kārtībā no tām ribām, bet tā akurāti nav. Ieliekam kartiņu, paskatāmies, cik mums reizes ir. Vēl viena. Es dabūnu šo kartiņu 50 mazgāšanas reizēm. No sākuma rādījās. Šitā bija pēdējā. Iekrit iekšā. Jā. No sākuma bija iespēja šeit iegādāties vācu kalonkā vienu reizi, kas maksāja 12 eiro. Tad bija 3 reizes, laikam, kas maksāja 10. Tas bija arī viss, un es ar viņu norunāju, vai ir iespēja, es nopirkšu 50 reizes, vai viņš dos lētāk. Un viņš teica, ka jā, viņš man vairākas reizes pārjautāja, ka 50, man nedaudz vācu valoda vēl ir slikta. Viņš domāja, vai es tiešām neesmu kļūdījies ciparos 5 un 50, vai 15 un 50. Es teicu, ka nē, 50, un viņš mums iedeva zem 10 eiro, ja nemaldos kaut kāda 8 eiro mazgāšanas reize. Par mazgāšanu daudzi noteikti džadžos, nevar mazgāt birstēs, tas skrāpē mašīnu un, visbiežāk arī skrāpē mašīnu sačakarē virsbūvi. Es piekrītu, to nevar bieži darīt. Mums kā auto atnāk pie mums saņemšanas brīdī, mēs nomazgājam auto, tiek uzņemts bildes. Otrais, ka mēs mazgājam, tā ir atdodam klientam mašīnu. Tas ir respektīvi 2 reizes, ka mēs nomazgājam birstēs. Virsbūves profesionālu pulēšanu vai vaskošanu mēs šeit neveicam. Līdz ar to birstēs var braukt, jo vairāk vai mazāk autiņi atnāk nesagatavoti no Nīderlandes. Mēs iepērkam auto visbiežāk no Nīderlandes Vācijā. Atnāk nesagatavoti un līdz ar to tad arī var droši atļauties braukt tajās birstēs, jo sūdīgāks teikšu, ka nebūs. Runājot par to, kad iegādājamies auto Nīderlandē, gribu arī piebilst varbūt, kurš nav vēl, bet ja kādam aktuāli interesē, tad mums ir WhatsApp kanāls speciāls, kaut ko neredz, ne? Iesim ēnā, pie musarņikiem pietupsimies. Mums ir WhatsApp kanāls speciāls, kur mēs liekam vāģus iekšā drīzumā, kas mums nāks. Teiksim, šeit ir dažādi cilvēki no Eiropas, perekupi, privātie, tur ir 5000 cilvēki jau iekšā. Tā kā ja es privāta persona vai autotirgotājs droši var pievienoties, mums noteikti komentārā zem šī video ielikšu linku. Liekam auto, ko mēs tiešām nopērkam un kas mums ir drīzumā. Teikšu, kā ir. No sākuma bija domājis to uztaisīt grupu kanālu tikai tam dēļ, lai nesūtītu katram, jo sākot Vācijā darba gaitas, es pat varētu teikt, daudzi prasīja, tev ir kaut kāda grupiņa, kur tev mašīnas kādas ir vai nāk, un tad arvien biežāk prasīja, tad izveidoja kanālu un sāk likt drīzumā autiņas. Pat teikšu, ka darbojās strādā, esam jau arī pārdevuši daži.
Citas pat ir tā, kad esam pārdevuši, un viņas pat nenonāk līdz mums pat taisno līdz klientam. Tā kā arī tādi ir varianti. Klients vai nu pats loģistikas vietā savāc, vai nu treļu kompānija savāc un aizved uzreiz klientam. Nosūtām viņam visu info, kas ir mūsu rīcībā, un tad viņš jau redz autiņu. Tā kā jā, piesako kanālam, ja tev ir vajadzības tādas pēc autiņa. Citreiz lētāk, citreiz netik lēti. Kāpēc saku netik lēti? Jo mums daudz džadžo, nav nemaz tās cenas jums tik lētas. Es pat teiktu ļoti izteikti lētas, jo varu minēt piemēru klientam uz Q4 elektroauto. Kaut kā, nezinu, sačakarējos, bijām pašā sākumā, uztaisījām WhatsApp grupiņu, un paralēli TikTokā, kas autiņu ir uz vietas, filmē, tur sāsi, Vācu laukos iegādājas autiņu, piegāde ir uz Latviju iekļaut cenā. Viņš man tur rakst, un es pat kaut kā nenoķeru, ka tas ir WhatsApp kanāls, nepiefiksēju tajā darba gaitā. Viņš tāds piegāde cenā, es uzrakstu, jā, piegāde cenā. Beigās džeks saņem autiņu, pārdodam, viss kārtībā. Mēneša beigās skatos, cik nopelnīju uz autiņu, 86 centi. Es viņam savu vārku atdevu. Es atdevu savu vārku viņam, beigās nopelnīju knapu eiro uz mašīnu, kas maksāja 16 000, ja? Tā kā arī tā biznesā gadās, tāpēc nesteidzamies, esam vērs galvu, jebkuros darbos, ne biznesā vai darbā, da jebkur. Var pieļaut kļūdas, esam visi cilvēki, nekas vismaz cilvēks apmierināts, priecīgs, braukā noteikti ar savu autiņu. Tā kā jā, ja es mūsu WhatsApp grupā, diemžēl piegāde nav iekļauta cenā uz Latviju, jo tur ir dažādi arī rumāņi, spāņi, šodien no Itālijas rakstīja, zvanīja, mēs tur ielikām Volkswagen Taurānu, ja viņi interesējās, tā kā tur jā, visādi džeki. Bet kas ir pie Mojkas Vācu laukos, parādīšu, bieži vien neredzēsiet šādu aparātu Audi R8 V10. Citi cilvēki teiks, mīnus, kas tā pa mašīnu, motors bagāžniekā, vai ne? Bet, motors ir, šitas, man liekas, viens no spīcākajiem, ko Audi var dot. Autiņš dizainiski arī ļoti, ļoti smuks, ļoti izskatīgs melnajā tonī, vispār ļoti labi. Īsti dzīvē viņu attālinātu bija redzējis, tik tuvu arī nebija. Skaties no saloniņš foršs, ļoti smuks. Riepas pat augstums ir dažāds. Priekšā ir zem profila un aizmugurē ir bišķi augstāk profila. Baigais aparāts. Tā noteikti katram jaunietim novēlu. Teiksiet, kur jaunietis tādu nav dabot? Visi jau tie mūsdienu jaunieši, man liekas, tā bombī, ka mēs netiekam līdzi. Tādas naudas citi džeki taisa, ka nespējāt iedomāties. Bet par GTX rekumus smuku viņš tīrās, žāvējās jau. Parādīšu tuvāk. Vedīsim lādēt. Patīkam džemperī, jau liekas pa karas būs jāvelk nost. Brauksim lādēt un gaidīsim austrieti. Pa braukšanu uz Austriju, es nezinu, šitie džeki, kas grib braukt ar elektroauto, arī uz Latviju mums ir tāds eksemplārs cilvēks, kas ir aizbraucis. Viņš, man liekas, nočakarējās. Mēs viņu arī brīdinājām, ka labāk uz kuģi. Ir arī bijuši cilvēki vairāk, kas grib braukt, bet man veiksmīgi sanācis ir atrunāt, lai labāk, ka trelu brauc Neiesaku jums braukt ar elektroauto. Elektroauto ir paredzēts, 100 km viens gals, 100 otrs. 2000 km, gandrīz 2000, no Vācu laukiem 1800. Neieteikt jums braukt čakarēties, tas nav veselīgi, man liekas, jums un visiem pārējiem. Jo Polijā, esmu dzirdējis, ir sacīs, kur ir vadi nogriezti, kur vajag speciāls aplikācijas, un tās aplikācijas nešancē, čakarējās. Tā kā nekas tas, man liekas, cool nav. Es nebrauktu. Vai ir bezmaz jāizbrauc vienreiz, lai parādītu jums, kā tas ir, vai ne? Bet tas, man liekas, prasa enerģiju vajag un laika resursu.
Jo tu neaizbrauks pa 2 dienām, es domāju, 3 minimums vajag. Nu, atkarībā, jā, kā to es ar gulēšanu. Ja vajag izgulēties, tad jau gandrīz ieskrēju citronā, bet citrons nebrauc gara. Nepalaid, man nebrauc malā. Man šamīčams, hai. Īpašnieks Kalonkai, viena Kalonka mums uz priekšu bija tā nobankrotēja. Šitas galīgi priecīgs tagad staigā katru dienu. Tāpēc, ka viņai jau noteikti iet uz urā. GTX tīrs, jauda ir forša, bet, cerams, ka Džekam viss būs veiksmīgi ceļā. Kāpēc es saku ar elektroauto veiksmīgi ceļā un metu krustus? Jo, ir bieži vien tā, ka tiešām tev vajag tās aplikācijas un nav tik viegli uzlādēt. Ka mums vispār pirmie elektroauto Vācu laukos parādījās, mēs čakarējāmies, lai vispār saprast, kad vajag to aplikāciju, kad nevajag, kad bankas karta, kad vispār sāk tā lādēšanās, kad tur štekers ir, nav iekšā, viņš paņēma, nepaņēma, kaut kādu putru. Pēc tam jau tu pierodi un liekas ok, ja? Bet starts, ja tev nav pieredze ar to elektroauto, man liekas, ir izaicinoši. Un braukt uz Latviju vai uz Austriju, ja tev nav pieredze ar elektroauto, man liekas, tas ir ļoti izaicinoši. Ja ir pieredze, tad jau neko es nesaku, tad noteikti viss ir ok. Laižām lādēts, parādīšu Vācu laukos, kur ir lādēšanas mums tuvākā iespēja lielā lādēšana 400, man liekas, jābija. Un kā izskatās Vācu lauki. Daudz domā, ka es tiešām neesmu Vācu laukos, bet apskatieties pa malām, kārtīgi Vācu lauki. Sāk tīrīt uz laiku, bet neuziem laiku. Tas ir meistars. 14.32. Aiziet. Turpinām. Ko? 14.54. ID4 tīrs. Protams, kāds teiks, nevar būt. Nav reāli iztīrīt tādā laikā. Zin kā, priekš tirdziņi ir ok. Pedājas vēl jāapspēj notīrīt. Priekš tirdziņi ir ok. Man arī patīk, kaut kas bija komentēs, kaut kā tīrītāji. Garāžņā, kas pa kreiso tīri. Kad parāda mums, kā var iztīrīt stundā. Jāiet džeku uz darbu, jāstrādā, nedrīkst sēdēt telefonā, tad jau var paspēt iztīrīt. Vienkārši koncentrējies tiem, jo citreiz, ka ir pie tiem tīrītājiem, tu brauc viņi bieži vien pat garāžā nav, bet viņi stāsta, ka viņi visu dienu strādā. Tā kā koncentrējies, laik mauc, slap muguru, tad jau var, mans turķelis, čomaks. Hi, bruder! Wie geht's? Auch gut. Neues Container. Ja. Was neues Container? Dieses. Hat er geschnitten oder wie? Nein, nur die Farbe. So Anderes. Ja. Die weiß. Wer hat das gemacht? Ben? Ja, Ben. Alles gut? Šits to ar riepām ņemās. Sakrīgs džeks līdz brīdim, tad, kad pie viņa jāizdzen riepu, disks samainīt vietā. Tad 30 eiro uzpras. Man liekas, tas dārgi, kā jums šeit. Ok, satīrījām šito. ID2 4 arī tīrīšu, to noteikti jums nerādīšu. Nav jau jēgas. Savādāk jūs visu laiku skatāties, kā viens džeks YouTube tīra mašīnu. Ja? Tāpat līdz galam īsti neparāda. Ui, šitas jau ir nobraukts, viss teiks kā pīzdēts. Nav nekas traks.
Bet savādāks, ja? Kaut kā liekas šits tumšāks audums par to. Ādas panelīts. Tā kā, jā, vēl viena ID4, man šitā krāsa patīk. ID4 vēl vienu satīram, būs 3 vāģi, pulkstens, jau nāk 3, ja? Un, kas Kristupam jāspēj sabildēt, video uztaisīt klientiem, TikTokiem video, angļu, vācu laukiem. Ir vēl ko darīt. Jādo virsū. Nu ko, esam sabildējuši, visu mašīnu satīruši tā arī līdz galam. Nu, cik jūs sapratāt, ātri var iztīrīt arī auto šādos apstākļos, ja tirgu attālināt. Iepriekšā vācu video, jau kaut kāds 2 atpakaļ laikam, es rādīju arī, kā bildēt mašīnu. Pirmais, kas jāizdara, jānopērk profesionāla kamera, tas ir tāds mazs sīkums, maz nians. Tad no 4 stūriem sabildējām, es jau to gan izdarīju, bet no ātri vēl pāriesim pāri. Galvenais izgriežat ratu, priekšē, ja gribat labas bildes, protams, lai mašīna tīra, ar lēšu to spricējamo, lai riepas ir smukas un, jā, kad sabildējat visu 4 pozīcijas no āras, tad ejam saloniņu. Saloniņu arī varat beņķus no apakša, augšas un visādi. Tad, kad tas ir izdarīts, tad liekat SSā, bet baigi svarīgi ir sabildēt tiešām labas bildes ar labu fočiku. Ko mēs tālāk paši daram? Mēs, kad sabildējam vienmēr, mēs tā taisam apskatu ar telefonu, ko sazipojam pēc tam vienā mapītē, lai cilvēkiem WhatsAppā var sūtīt. Jo kas ir attālināta problēma, tu nevari apskatīt to auto, ja esi no citas valsts. Tad mēs mēģinām katru sīkumu smalki nofilmēt. Varbūt pat neņemsim ID4, jo tur pat nav īsti ko filmēt. Bet mēs jebkurā gadījumā filmēsim, bet varam paņemt Škodu Super B, varam šeit skatīties kā dzīvu piemēru, ko tiešām attālināt pirktu, izējam cauri. Mēs filmētu noteikti, es noteikti nodemonstrēšu, lai var pakomentēt, bet, kad taisam tos video, tad arī nekomentējam neko, lai vienkārši cilvēki redz. Mēs vienmēr sākam ar vienu stūri. Šeit, teiksim, maziņš kaseks, pat šādu varbūt nerādam, nofilmējam disku, kāds ir skrāpējumi vai nē, riepas, tad turpinam iet, šis sāns izskatās ok, šeit neliela kracīt, to piefiksējam video, tālāk ejam uz priekšu, šeit viss ok, atkal uzsvars uz disku un riepu, lai klients redz, un tad jau pakāpeniski. Pirmais lielais kaseks, kas cilvēkam būtu jāredz, te ir laka krāsu nost un nedaudz sašvīkāts. Arī filmējot uzsvaru, uzliekam uz šo pusi, tad arī attālināt, lai cilvēks redz, kā tas varētu izskatīties. Nu, es uzskatu, ka te nekas nav pavisam sīkums. Bumpers tāpat viennozīmīgi viss ir jākrāso, jo ejam tālāk. Lukturi ir vairāk mušām nekā rakmeņiem nosist. Šeit, protams, arī punktiņi, kas ir dabīgi un liecina, kad ok. Tālāk, ko mēs video noteikti rādīsim, tas ir šeit arī laka vai krāsa nonākus. Manuprāt, pēc vecās pieredzes, teiksim tā, ir jau krāsots bumpers, jo neticu, kad oriģinālais bumpers šitā te kasās nost, te jau man gan jau eksperti piekritīs, vai ne, kad sūdīgi uzkrāsots jau. Tad ejot tālāk, šis. Protams, atkal rādam tūmā un tālumā, lai klients saprot attālināt, bet norādam skaidri, ka jau ar bumperu ir jārēķinās, ka visi jākrāso. Tālāk ir būtiski nianses tieši šim auto izskatītos arī bildēs, izsolē izskatījās pat vēl trakāk. Pavisam 5 kapeiki tāds situms, bet dziļa švīka iekšā. Te ir jāliek uzsvars uz lukturi, kad lukturi arī ir švīka, bet ir izlabojam. Teiksim, var lakot, sapulēt, es dodu priekšroku lakošanai, sapulēt te var, bet labāk uzlakot, lai viss ok. Un jā, te noteikti, lai grib ok jāizbleķo un jākrāso. Tālāk ejam atkal disks ok. Šīs vietas viss ir super. Šitāds mazās kaciņas vispār, kur šitā, kad skatās, nerādam, jo tās ir pulējams, visas detaļas, kas nav pulējams, tās rādam. Te ir atkal disks ok, ejam tālāk un bumpers. Bumper arī noteikti atkal uzsvars, piezūmojam tuvāk, tālāk un parādam cilvēkam, kad arī šis ir jākrāso.
Ejam atkal šeit, šīs vietas arī diezgan bieži mašīnām ir saskrāpēts. Nu, es teiktu ar savu pieredzi, ka var uzpulēt, bet noteikti video tāpat norādīsim, lai nav kaut kāda pārsteiguma klientam, kad viņš iegādājās šo auto pie mums un pēc tam viņu rokās nonāk šis auto un viņš nebija ar šo rēķinājies. Ja? Un jā, šeit jau mēs sākām, tā kā tādu mēs vienu video apējam ar riņķi autiņam, otrs video, ko mēs darām ar krāsu biezu mērītāju, ejam katrai detaļai cauri. Pat, lai jums interesanti, nu davai iziesim te Škodai līdz galam, es aizskrienu ātri pēc krāsu biezu mērītāja, tātad, kā mans kolēģis saka, nočakarā to tačku paņēmām. Bet tieši labi ir šitādi paņemt un parādīt jums piemēru, ko mēs tieši uzsveram klientam, ka viņš iegādājās attālināt no mums auto. Tālāk ejam ar krāsu biezu mērītāju. Nu, davai! Būs krāsots vai nē, tas vienmēr visiem patīk. 129 mikronu jumtam, arī sākam video vienmēr ar jumtu, filmējam ar vienu roku ar otru šaujam. Šeit atkal netaisam reāli video, jo negribās komentēt video, vienmēr atstājam bez komentāriem, jo nezinām, kādas valsts iegādāsies auto, vai tur būs jārunā krieviski, angliski, vāciski vai... Kā mēs vēl runājam, franciski? 116, 124. Varbūt kaut kur ir mazāk, vairāk papulāts ir. Lakas smalkāk, nē, bet plānāk. Pagaidām pat oriģinālā krāsa izskatās. 122, 130, 127. Plasmas detaļas, diemžēl, nevar izmērīt. Tikai metālu. Plasmas nemērās. Nu šeit 149, 135 ar oriģināls ir. Citreiz, ja kāds domā, vai es tur neuzliku pistoli, es uzliku, teiksim, šeit, bet neuzliku šeit, ja, vai šeit. Jūs nekad nenokrāsosiet, ja jums kasjaks ir šeit, jūs nekad nenokrāsosiet detaļu tikai šo punktiņu. Ja būs šeit kasjaks, ok, te var mēģināt laist iekšā līdz svītrē, bet arī ne katrs meistars to māk un krāsotājs izdarīt. Teiksim, šeit ir 154. Visbiežāk, ja kaut kur ir kasjaks un tu vienā vietā punktā šeit noķer to skaitlu un šeit noķer to skaitlu, nu viņam jābūt ir tā, kad ja kaut kur ir kasjaks un tajā detaļā ir jābūt vairāk vai mazāk vienā pusē lakai vai krāsē. Tā kā to baigi nevar paslēpt nemaz. Tagad te izskatās, ka jā, oriģināls pat krāsojums. Varēsim mobilē rakstīt unfallfrei, bet, nu, nosacīts unfallfrei, vai ne? Jo kasjaks ir aizmugurē un tur, bet, nu, viņa vismaz nav bijusi tāda auzīta, kad lanžeroni lupatās bijuši vai kas tam līdzīgs. Tā, mēs šo uztaisot divus video no ārpuses, vienmēr arī taisam video iekšpusē. Šeit tas pats, vienmēr sākam ar durvu apšuvumu, arī ņemam telefonu ārā, lēnām filmējam, rādam šīs vietas, kas nav tā, ka bieži nav apskrāpēts, diezgan pat bieži rādam sēdekļa aizmuguras, lai cilvēks rēķinās, ja ir kāds kasjaks. Nu šeit izskatās viss super ok, neredzu neko tādu. Varbūt nedaudz plasmasi apšvīkāti šeit, bet nu, tas ir ļoti nenozīmīgi. Es pat teiktu, jums būs tas leišu pieniņš plasmas un viss aizies ciet. Atkal arī ejam pa riņķi, atkal nākamās durvis veram vaļā, atkal filmējam, rādam slieksni, paklājiņš vai nav caurs. Šīs vietas citreiz ir kaut kādi celtnieki kaut ko veduši un sabojājuši, tā kā rādam arī šeit. Protams, beņķi būtiskākās vietas ir šoferu puses, malas, lai nav sasprēgājuši vai izsēdētas, tās arī rādam. Pogas, stūri, tajā pusē, ka ejam, rādam kārtīgi stūri, lai redz, vai ir nodilus vai nē, tāpat uzsvars uz ātrumkloķi. Respektīvi mēģinām parādīt visu tik sīk smalki, lai cilvēks pēc tam rēķinātos. Ir, protams, bijuši tādas situācijas, ka kaut kas piemirsās, bet nu nekas tāds, kad wow, atver durvis un es nerēķinājos ar to. Varbūt citreiz kāds griezts ir vairāk netīrs, ko neesam paši ievērojuši vai ko tam līdzīgi. Un tāds, jā, video uztaisam, teiksim, mazu apskatu klientam,
ko varam attālināt sūtīt WhatsAppā. Pēc tam, ja klientam nosūtam šos 3 video WhatsAppā, viņam ir rodas papildi jautājumi, atver tur motoru, piedarbini vai tur spararats negrab vai ko. Protams, mēs to daram, bet teikšu pēc pieredzes, motoru uzfilmēt, tas ir pat grūti salīdzināt ar ko, jo no katras pozīcijas, ka filmē motora telefonu, vai tas ir viens stūrs, otrs vai trešais, skaņa atšķirās, mainās. No telefona skaņa izklausās, ka tur jau ir motoram dzenis vienmēr. Pēc pieredzes, kāpēc saku, jo citās izsolēs ir tā, ka filmē motoru skaņu, tur liekas, kad ir viss vāks, bet tiešām mašīna atnāk un viss ir ok. Tāpēc neiesaku smelties no telefona video kaut ko. Labi, ja būtisks tur dzenis, tad jā, bet ja liekas, ka daudz maz normāli skan video mašīnas motors, tad jau arī būs dzīvē labi. Un tad jā, to mēs izdarām, ja cilvēkam rodas papildus jautājumi, aizsūtam, vai arī kaut ko viņš grib tur riepu izmērt, specifiski arī piesūtam bildes. Un tā veidojam komunikāciju. Ir bijušas arī tādas reizes, kā nesen arī, ko GTX rādījām, pirms GTX Austrijas klienta bija vēl viens klients, kas gribēja FaceTime'ā mašīnu redzēt. Arī aizsūtījām viņam video, bet viņš šo papildus gribēja FaceTime'ā redzēt. Tā arī sazvanamies, parādam un kaut kā tam līdzīgi. Ko noteikti darīsim tālāk ar ID4, to pašu, ko norādīja ar Škodu, bet mums arī noteikti ir jāuztais papildus video Latvijai, lai var ielikt TikTokā. Atkal varēsiet apstīties, kā tas no malas notiek. Mēs taisam visu vienā rāvienā, nedomājot, tur nefilozofējot, slēdzam kameru iekšā, ir, nav. Tā kā mēģinam. Sveiciens no Vācas laukiem. Drīz es dzirdēju, ka Latvijā būs Eki, tāpēc pasteidzies, jo šeit pie mums ir ID4 Pro un vēl viens ir Maxis atnācis. Tā kā ID4 pasaule, ir arī mazie ID3, bet parādīšu jums salonu tiešām individuāls, kā jau mums katrs tas ir. Katrs individuāls. Šeit ir skaists, bet kasjakiem. Ai. Ierakst komentārā, kur var beņķi salabot. Zolīts autiņš, protams, ar oriģinālu nobraukumu. Man ļoti patīk krāsa, bet liekas pa mazu diski. Parādīšu jums nākamajā video arī ID4 Maxi, tur ir 21, 360 kameru un tā tālāk, bet šis ir lētāks, bet ādas panels. Un kur jau tur arī spīd ID4 Golds. Tā kā, ja interesē tev autiņš no Vācas laukiem, droši rakst mums. Tādu mēs video uztaisam mazo rullīti katram autiņam, tāpēc tev jāpiesako arī ir TikTokā mums. Ja gribi redzēt mūsu jaunums, bet nav tas tikai ap TikToku, tā kā es arī jums rādīju pa kanālu, baigi būtiski lieta Vācas laukos kanāls. WhatsApp kanāls, es ceru, kad redz. WhatsApp kanāls, kur tiešām gandrīz katru dienu krīt autiņi iekšā. Ir jau cilvēki, starp citu arī latvieši ir nopirkuši, ir jau 5000 cilvēki iekšā. Pēdējais bija Latvijas EQC rezervēja, ir arī Q4 pārdots un ID3 viens pārdots caur šo kanālu. Uz latviešiem tieši runa. Bet tā vispār ir foršs kanāls, labi strādā, tāpēc, ka liekam tur labas cenas. Ja šis ID4 būtu kanālā, pieņemsim pa 13 neto eksportu, tad mēs mobilā noteikti liksim 14 vai 14,2 neto eksportu. Liksim štuku vai štuku 200 klāt. Kāpēc? Tāpēc, kad vienmēr mobilai zvana, tev diņģējās un grib kaut kādas skitkas dabūt. Tas ir no 500 arī līdz 1000. Ir arī indivīdi, kas grib 2 un 3, bet reti, ka piekāpjamies. Kaut kad jā, bet reti. Kāpēc mobilē liekam tādas cenas? Tāpēc, kad uzreiz latviešiem piedāvājam šo auto piegādāt uz Latviju bez maksas, iekļaut piegādi cenā. Man liekas, ka tas ir foršs variants. Tu samaksā pa autiņu, kāda ir cena mobilē norādīt, un mēs tev pat piegādājam uz Latviju. Un ņem reģistrē, kas reģistrācija maksā, 200 līdz 250 eiro, un brauc bēdi nezinās. Man tikko WhatsAppā arī viens latvietis rakstīja pa Volvo V60 un R-Design mums stāv internetā 14,99. Viņš gribēja 14,5 un iekļaut cenu. Lai iekļauta cenā vēl ir piegāde pa 14,5. Es jums teikšu atklāt, mēs uz auto tik lielu
ja tā var teikt, vārku neliekam, lai atļautos tā. Es jau jums stāstīju par iepriekšējo Q4, kas ir WhatsAppā, cik var nopelnīt. Tā kā ir tā, ka tiešām, jā, mums nav tik liels peļņas, lai mēs jums iedotu atlaidu un vēl iekļautu piegādi uz Latviju. Jo piegādi uz Latviju, ja nemaldos, neto ir vieglajam 550, džipam 650 neto, tas ir bez PVN. Tā kā nav tik liels vārkas. Es jau uzskatu, ka tā jau tas ir labi, ka mēs iekļaujam piegādu uz Latviju. Tā kā, jā, īsumā tas ir viss. Es ceru, ka tev patikās Vācu lauks šī sērija. Mēs ātru uztaisījām kaut ko, lai tev jau tagad svētdienā ir ko skatīties. Tiešām piesako mums TikTokā. Superbēs zina, kad ir tiešām latviešiem diezgan pieprasīts modelis. Nu tiešām, ka diezgan pieprasīts. Man liekas, bez maz ir jāuztais jau arī uzreiz video, lai jūs redzat. Jo, nu, superbs mums vienmēr prasa. Un jāsāk ar to, ka uzsvars ir, ja gribi noķert kaut kā uzmanību, jāķer ir ar to, ka šitas ir bliezs. Jo kā nekā bio, vai nesis. Tātad sveiciens. Vācu laukos ir ļoti stiprs istas Škoda Superb 1.4 benzīns hibrīds. Es jums līdz parādīšu, kur ir sists. Šeit ir nedaudz laka nonākusi nost. Bet Škoda ir ļoti nopietni iet uz ceļu satiksmes negadījumā. Šāds izskatās salons, Alcantaras automātiņš, digitāls spidometrs, stūres apsilde, sēdekļa apsilde aizmugurē. Atkal man taukaina kamera, viens man atkal rakstīs komentāros, ka taukaina. Auto nav krāsots, bet gan sists, un šeit ir tā vieta, kur ir sists. Lukturs par laimi ir ļoti minimāli ciets, kas ir pulējams, lakojams. Un šeit ir tas sistēms. Ko tu saki? Varētu ņemt tādu sistēmu par tādu naudu. Atceramies arī, ka norādītā cena ir ar piegādi uz Latviju. Šeit ir stūrīti, elektriski beņķi. Stūrīti ļoti svaigi, starp citu. Tāpat arī kloķīts. Tā kā ja vēlies iegādāties šādu auto no Vācu laukiem, droši dod mums ziņu. Nākamreiz apsolu notīrīšu arī kameru. Sveiciens no Vācu laukiem. Tā kā tā, es domāju, šitai noteikti ir jāaiziet pa TikTok. Pēc tam arī uztaisām mūsu profilā, kas ir Angļu profils. Tur arī mūsu tālāk Eiropas klientiem video. Un tā kā tādas nianses. Ko vēl varu pateikt? Mums klāsts ir samazinājies. Kaut kāda bija, nezinu, kaut kāda pauze ar piegādēm, ar pirkšanu. Bet gribu teikt, ka ceļā ir 24 mašīnas aptuveni. Kā jau minēju, varat piesakot WhatsApp kanālam, sakot līdzi. Diezgan daudz ir elektroauto. Nav tā, ka būtiski apzināti spiežam uz to, ka elektroauto iegādājamies vienkārši labi piedāvājam un izmantojam arī tos. Nezinu, zinu īstenībā, kāpēc Nīderlandē ir jauns eki, un tāpēc viņi atbrīvojās no veciem elektro un iegādājas atkal jauns. Tā kā interesē elektroauto droši, ja grib sakārtot eki, viņš kaut kad drīz būs, gan jau var, bet tas papildus maksās, jo eki čakarīgāk, nevar eki pataisno no Vācijas, vajag no Latvijas firmas. Un benzīns, dīzels arī ir uz vietas, un ja vēlēs pasūtīt auto arī. Auto 2000 pasūta auto, un mans kolēģis Kalvīts, te var uzlikt Kalvīti, sazināsies ar tevi, viņš arī tur baigi ņemās tajos procesos ar klientiem, ir apmierināti klienti arī jau, un nav tāda baigi, man liekas, neapmierināti. Ja ir, tad ierakst komentārā. Tā kā tā. Vācu lauks sērija ir noslēgusies. Paldies, ka skaties. Ja tev kaut kas nepatīk, tad droši piesako un daudz skaties. Skaties tik ilgi, kamēr mēs tev iepatīkamies. Ja kaut kas nepatīk vai patīk, rakst komentārā. Gaidīsim arī atsauksmes, labas, sliktas, visādas. Tā kā paldies, ka skaties. Sveiciens no Vācu laukiem. Te ir baigi silts, starp citu. Atceries, mēs filmējam šo piekdienā un tu jau skaties svētdienā.